Iesim paskatīties kādu bulciņu. Kā tev uz ielas. Kā tāds stūri uzlieta bildīt. Bolpīrāks. Un karsta šokolāde. Currently in renovation. Tāds skats un pretī tur ir kaut kāds parks. Nākošajā šķērs ielā paskatīties kāds tur ir treps. Tur ir observation decks un parciņš. Aliens. By the way, kā viņiem viss pārkings tikai no skūterīšiem un velospēdiem. Cilvēkiem kā? Ir vēl alieni. Te ir džeks. Un te ir alieni. Kur uz ielas grilējās vistiņa. Kad ļaudas cilvēciņi. Vispār Korejās gāja rozes paustīt. Klāt viņām netiks, bet nobi. Glaznājumi interesanti. Viena bruņotas. Te jau viss zied. Izgājuši apgaitā. Kāda novērošanas mašīna ir. Nepaspēja piezūmot. Kāda tā kā kafejnīca. Atnācām uz vienu tirgus krāmtirgus slash vieta. Iesim iekšā skatīties, kas te. Kāda te māksla. Otrais stāvs te tāds diezgan izmirs izskatās. Viss ciet. Briesmīgs bērns viņas. Pastaigājāmies starp antikvārajām lietām. Glorijai grib šitādi nopirkt, lai varētu no manas bulciņas paslēpt un saldumus. Varētu strādāt. Paņemsim kafiju šeit. Neizdevās šito saldumu no manas noslēgt. Tāda kafijas vieta. Kāds teledošais šķīvīts pa vidu nolikts. Tāda stilīga grīda no kucīšiem. Ienācām otrajā stāvā. Kas ir tas? Vienkārši nobildēja to nosaukumu, varbūt tas tur kaut izteiks. Supermens. Kaut kāda tēla. Izliktās nedrīkstēs teikt, bet tās, kas ir pakriem, tās gan var. Džekiem arī viss kaut kas. 50 eiro, tā jau likās. Pārgājām pāri ielai uz otru daļu tirdzniecības iestāžu. Tas visādas lietiņas. Šis kā tāds pudolīts ir īvas dārgas. Ļoti daudz variantu. Vai ne? Paskaties, Es jau redzēju, saliet savu. Un tas varbūt pat būs no tiem laikiem. Pogas visādas nopirkt. Man vajag arī otru pusi. Mēs ar taksīšiem.
Ej, gan ej. Skaties, kāda tā skaļa. Ir kādi gaismas slēdži. Skaties, tas ir keramikas. Pagriežams, vai ne? Jā. Nepagriežās. Jā, jā. Turpinās gaismu pasauli. Kāds lusturs. Viņi arī visu izmanto. Tur. Te kā bijām Bulciņu vietā iegājuši, te kā iepako uzsēja austiņas maisiņam. Bet mēs tagad ejam uz vietu, kur sāksies trepes. Vai ne? Viņš ir apstūrē. Wow. Viņš ir... Un te ir mūsu gids. Būs iešanas tūri mums šodien. Šī ir siena, kur visās valodās, bez maz vai visās, un dažās valodās vairāk reizi ir uzrakstīts "Es tevi mīlu". Kaut kur krieviski. Te kur. Te bija arī angļuiski kaut kur redzēt. Vairs nevar ieraudzīt. Kur izskatās, kad ir arī ķīļrakstā. Tur divi mīlas balodīši arī tepat uz sienas. Kur ir arī mēmu zīmēs. Viņš seko. Maybe you have seen Le Sacré-Cœur, maybe you have seen Le Moulin Rouge, but there's plenty of other things to discover. Right here we have the neighborhood of Montmartre, considered as one of... Tātad šajā ēkā ir filmēta filma Amēlija, viena no nozīmīgākajām franču filmām, kas padarīja populāru arī pašu Montmartru. Un re, kur uz sāna ir arī te kā Amēlijas bilde. Un skats uz Parīzi. Tur, ja kas bija tas Amēlijas mājiņa, kurpas. Views. And we have magnificent monuments over there, but you can... Tātad šeit dzīvoja daudz Bohēmijas mākslinieku, un vienīgais, kas izlauzās no šejienes, bija Pablo Picasso, kas kļuva pasaules slavens. Šajā mājā dzīvoja slavenākā franču māksliniece Dalīdā. Ļoti slavena. Un pat šobrīd uz viņas kapiem atstāja puķis katru dienu svaigas. Šajā restorānā Dalīda katru dienu ēda. Viņai bija savs galdiņš. Un uz tā galdiņa arī ir tā kā uzraksts, kad nekad neaizmirsīs Dalīdas pienesumu. Esam atnākuši pie Dalīdas. I will give you a little bit of information. Guys, please, closer. Guys.
visikoniskākā Parīzes Montmartre iela, kas parādās visās filmās, kas viņam tiek uzfilmētas. Allegedly. Tur mēs arī iesim tagad. Tātad stulbā tradīcija, kāpēc viņas krūtis tiek aiztektas. Viņai nevarēja būt bērnu, un viņa nevar atrast mīlestību. Tiecīgi aiztiekot viņas krūtis, cilvēki izvairās no viņas likteņa. Viena krūtis ir mīlestība, otrs ir bērni, bet neviens nezina, kura ir kura. Un tāpēc viņi aiztiek. Jā. Ejam pa smukāko ieliņu. Tātad šis ir viens no ikoniskākajiem Parīzes skatiem, Le Maison Rouge. Un šo te vietu padarīja slavenu Picasso, liekot visiem māksliniekiem pierādīt sevi, uzlūdzinot šo vietu savā stilā, lai viņi varētu tur vispār iekļūt. Un mūsdienās tas bija populārs spots kaut kādam vienam seriālam, Emīlija Parīzē. Kaut kas Netflixā neesmu redzējis. Who tell you it's nice? My way to the end of the street, my way to the next one. Kāpsim tornī. Tā. 210 metri viņš teica, šitais ir virs Parīzes jūras līmeņa. Es jau esmu piekusis. Galva reibst, kājas sāp. Simtie būs jālepojās. Nav varianti. Tas ir tā kā simtīs. Galva reibst. Tā, keep pushing. Gan pāries vienā brīdī. Gaisma parādījusies. Tāda. Pagrieziens. Noise. Šis bija interesanti. Pirmā reize redzu Eifeli no zemes. Šis ten ir šaurāks, bet te vismaz uz otru pusi. Sfēra. Jā, te ir netik šaurs kā vannas istabā durvis. Bet arī sfēriski izaicinātiem cilvēkiem šis būtu grūti. Nu, arī, jā. Es tagad appreciēju to, ka man ir kaut kāda treniņa vismaz. Tas ir vajadzīgi. Jā. Arī nodaļa ikdienas. Tas ir ielīdz pazaudējis. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meli, tie ir maldīgi. Uztaisīju skatu vai nē. Tās kofija pāst mājas izskatās. Vai ne? Visi belēki. Šeit tie ir zari. Pagājām uz otru pusi.
Te ir ekstra šaurs, es saku. Vai ne? Nekar ir Eifelis. Tā, remonts te, tad te ir Notre Dame. Es nezinu pārējās vietas. Šitā ainava ir tik vienveidīga. Neko nevar īsti saprast, kas nav augstāks par kaut ko. Arī Triumfa arka viņi ļoti labi saplūda kopā ar fonu. Šeit neredz. Kur skatāties tagad uz skursteņiem. Mēs tiekam pagaidām. Reāli esmu gatava kāpt, jā. Jo tajā, kur es rezervēju šitās te biļetes, tur... Nē, kaut kur citur TripAdvisorā meklējot, kur lietu sargs bija. Šitin es galvu situ, uz augšu kāpjot tā nebija. Tā ir. Kur pandas ir Ķīnā. Kur ir bebras un alnis, Kanāda. Japānā. Skotija. Mēs tur reāli alkohols vēl ir pielikts klāt. Tā kā viski alkohols. Tieši, jā. Paskaties, un te ir vikingi. Tāpat, jā, Norvēģija. Tā nav Norvēģija, man liekas Zviedrija pēc krāsām sprēžot. Bergenā nav? Ka Dievs man tājas. Kur bija otrā pusē šitādi. Arī šampāni. Mēs tikām uz kaut kādu svētceļojumu finišu. Jā, visi dzelteno kakautiņi kaut kādā svētceļojumā šeit ieradušies. Viņi tur uz priekšu vilka. Jēzus, tad, wow. Viņi nāk vēl. Mēs, Glorija, pamanīja, ka 99% šeit ir vīriešu. Mēs tikai 2 dāmas šajā barā esam ieraudzījuši. Es bojāju tev kontentu. Droši vien ir mācītāji. Nē, nebojā. Nē, es visu laiku saku par kaut kādiem random lietām, ka tā kā vēris vienlīdzība. Vēris... Tu zināji, ka šitais ir baigais mākslinieks, bet viņš ir izvarotājs. Picasso. Mēs atnācām uz to restorānu, kuram ir dzirnavs uz jumta. Mums atnesa ūdeni. Glorija nebija nazis. Viņš viņu paņēma no tā galdiņa. Nolika mums. Bet viņš atnesa vietā. Viss kārtībā. Kad mums atnāca varžu kājiņas, mēs atnāca arī kokteilīšu. Varžu kājiņas pēc vistas garšo. Mums sākās romantika, jo pazuda apgaismojums. Vismaz šitajā virtuvē palika gaisma. Mazliet izskatījās pēc sniega. Mana roka mērogam, tas ir crème brûlée. Wow. Nu, šī bija tā vietiņa, kur mēs paēdām pa 115 eiro. Random lieta. Tur ir freaking huge tunelis.
Nefokusēja. Blīn. Piedāvājumu. Nu, bāc, kāpēc vienmēr tā veicās pašā priekšā sēdēt? Šos beidzās, filmēt nevarēja. Bija interesants. Man patīk. Galvenais, ka nelika man neuzdeva jautājumus. Tas man patika. Man ir violetais. Man liekas, ka tas ir tas kartupels violetais. Varētu būt. Es tagad iedomājos. Svētā Ņicenta Pola katedrāla. Blakus netālu, kur mēs dzīvojam.